Sveiks, skatītājs! Šoreiz mana auditorija būs Ķīpsalā izstādē Māja. Un paralēli izstādē Māja šeit notiek nekustamo īpašumu darījuma asociācijas organizēta konference Cilvēks nekustamo īpašumu biznesā. Un cilvēks manā auditorijā, mans auditorijas viesis, šoreiz būs no bankas Citadele Artis Zēļa. Un Artis mums izstāstīs par tendencēm hipotekārajā kreditēšanā. Paldies, ka uzaicināji. Lai saprastu šī brīža tendences, noteikti jāapskatās, kas vispār ir noticis pēdējos gados, tātad, kur mēs atrodamies šobrīd. Tad, ja salīdzina, kopš pēdējās tādas krīzes momenti, varbūt, kas bija 7. gads, 8. tad tirgus auga ļoti stabili un pakāpeniski, principā līdz aptuveni 2020. gadam. Tātad pakāpeniski tāda ļoti patīkama, droša augšupēja bija gan nekustamo īpašumu darījumos, cenās un arī hipotekārā kreditēšanā. Un tad 20. gads, principā jau 19. gadā sākās jau zināmā mērā ekonomikas turbulences dēļ Covid pandēmijas. Un tad bija tādi pirmie satricinājumi, ka mēs redzējām, ka hipotekāros kredītos nav viennozīmīgi tikai augšupēji. Ir mēneši, kad ir zemāk, ir mēneši, kad ir augstāk. Un izrādījās, ka tas bija sākums tādam periodam, ko var raksturot vienā vārdā svārstīgums. Principā pēdējie, 4 gadi ir bijuši ļoti svārstīgi. Gan ar augstākajiem mēnešiem, kad visas Latvijas Komercbankas kopā ir izsniegušas virs 70 miljoniem, gan ar zemākajiem, kur ir tāds antirekords, 30 miljoni. Principā, kas pēdējos tādos 4 gados ir zemākais punkts. Līdz ar to iemesli bija dažādi. Pirmā variantā tas bija Covid, pēc tam tas bija karš, resursu cenas, un kas arī finalizējās principā ar augošām likmēm. Un arī šobrīd tāds pēdējais periods, kas bija Eiribor augstās likmes, protams, ka 23. gadā atspoguļojās ar tādu stagnācijas gadu. Hipotekārie kredīti neauga. Bija kaut kādi pīķi uz augšu, uz leju, taču plus mīnus gads bija tāds vairāk stagnācijas gads. Taču pagājušā gada sākumā, piedzīvojot varbūt tādu zemāko punktu, vairāki faktori lika jau tirgumu ņemt apgriezienus. Līdz ar to kopš pagājušā gada janvāra hipotekārie kredīti Latvijas Komercbankās auga. Līdz ar to katru mēnesi izsniegt ar vien vairāk, lielāku apjomi, paralēli samazinoties arī hipotekārā kredīta cenām un cilvēkiem atgūstot arī tādu nelielu pirktspējas un arī, es teiktu, vairāk emociju ziņā tādu pārliecību par to, ka darījums var notikt. Un tad pagājušā gada nogale noslēdzās tiešām uz pozitīvas nots. Janvāris bija vēl, pozitīvāks, jo janvāris parasti nav sezonāli tās labākais mēnesis hipotekāros kredītos, arī nekustamo īpašumu nozarē, taču šis gads uzrādīja tiešām labus rezultātus. Šobrīd situācija ir tāda, ka esam uz laba starta punkta, bet ir pāris vēl tādi vēji, kas ir sašūpojuši nedaudz tādu ļoti zemo startu šim gadam, un tas ir numur 1, protams, ģeopolitiskā situācija, numur 2 tie ir tarifi, tā ir tāda jaunā vispār ekonomiskā vide, varētu teikt, kas šobrīd rodās, un līdz ar to ir jāskatās, kas notiks ar Eiropu, jāskatās, kas notiks ar lēmumiem turpmākajiem, lai saprastu, kāds būs šis gads. Bet es tomēr paliktu vairāk pie tādas optimistiskākas notis, jo vairāk parametri ir tam, lai šis gads arī uzrādītu lielākus apjomus nekā pagājušais gads. Līdz ar to tā ir mana prognoze un tāds atskats hipotekāro kreditēšanu. Un ja iedziļinās pēdējos gados, detalizētāk jau pa segmentiem, kam cilvēki ir ņēmuši hipotekāros kredītus, cik lielus, tad, protams, likumsakarīgi ir tas, ka pēdējos 2 gados samazinājās vidējās hipotekāro kredītu summas, jo likmes ir augstākas, jo retāk tiek ņemti hipotekārie kredīti, kas ir virs 100 000, 150 000. Līdz ar to darījumi turējās un viss tirgus, varētu teikt, tika balstīts uz zemākām summām, kas ir 30 līdz 50 000. Tātad padomju sērija veida dzīvokļi, lētāki dzīvokļi. Tur darījumi notika, un varētu teikt ļoti labi, ka notika, jo tas zināmā mērā nodrošināja tādu tirgus aktivitāti, kreditēšanas apjomus, un tas bija labi, ka principā šis segments arī tā turējās, ja tā varētu teikt, pēdējos 3 gadus. Noteikti mazāk darījumi notika lielās privātmājās, kur it sevišķi, neenergoefektīvās lielās privātmājās apjomi samazinājās, protams, ja salīdzina 21. gadu arī jaunajos projektos.
jo likmes, kā jau es teicu, radīja diezgan tādu pamatīgu iespēju tieši uz lielajām summām. Ja skatāmies vēl tādu paradumu maiņu, arī, kas ir likumsakarīgi, cilvēki pagājušo gadu ņēma nedaudz garākus termiņus kredītiem, nekā tas bija 2-3 gadus iepriekš, un šī tendence principā arī palielinās ar to, kad klienti ņem garākus termiņus, lai samazinātu mēnešu maksājumu. Līdz ar to, ja agrāk bija apmēram 20 gadi tāds vidējais kredīta termiņš, tad viņš pakāpeniski palielinājies līdz 23-24 gadiem. Tātad pieaugot arī maksājumam, lai samazinātu šo te summu, tika palielināts termiņš. Citā ziņā, ja skatās tādu hipotekāro kredītu nosacījumus, tad principā tur ir vērojami vairāk uzlabojumi. Viens noteikti ir jāpateicās arī finanšu institūcija Altum, ir paplašinātas garantiju programmas, un mēs redzam, ka klienti principā katrā otrajā praktiski darījumā izmanto kādu no Altum garantijām. Un ar šīm garantijām ir iespēja samazināt pirmo iemaksu, ir iespēja iegādāties arī ar daudz mazākiem saviem līdzekļiem īpašums reģionos, un principā šis papildus arī ar bankas tādiem uzlabojumiem politikā ir padarījis hipotekāro kredītu ir pieejamāku. Un piezīmēja arī faktu to, ka krītot starpbanku likmēm, kas ir Eiribor, mēs redzam to, ka arī banku pievienotās likmes pēdējos 3 gados ir samazinājušās. Tas nozīmē, ka šobrīd ņemot hipotekāro kredītu, viens ir mainīgā daļa, bet otra, kas ir bankas pievienotā likme, arī šobrīd ir pieejama salīdzinoši diezgan mazāka nekā tas bija 3, 4, 5 gadus atpakaļ. Ja mēs runājam par aktualitātēm šogad, tad noteikti nevar neminēt refinansēšanu vai arī iespēju mainīt hipotekārā kredīta banku, principā pārnest hipotekārā kredītu no vienas bankas uz otru, jo, kā mēs zinām, likuma grozījumi, kas to atviegloja, tika pieņemti jau pērn, taču šogad tas, varētu teikt, ir radījis krietni lielāku aktivitāti, jo pagājušā gadā vēl bija procentu likmju šīs te kompensācijas, un līdz ar to izslēgt jaunu hipotekāro kredītu vai mainīt banku nebija izdevīgi, taču šogad janvārs sākās ar aktivitāti, tādā interesē par iespēju varbūt, refinansēt hipotekāro kredītu. Nu, ja jāraksturo varbūt tāds, kā līdz šim šis process ir veicies, es teiktu, ka iznākumi ir ļoti dažādi. Kāds, teiksim, klients, kas ir ņēmis tiešām tādā periodā vai kaut kādu iemeslu dēļ tā likme nav tirguma atbilstoša. Tur mums, protams, mēs esam nofinansējuši, iedevuši arī zemāku likmi. Ir, kur klients pārliecinās par to, ka tā likme viņam esošajā bankā ir ļoti zema, kas arī ir laba ziņa, principā tā nav slikta ziņa, un līdz ar to šis darījums nenotiek, bet klients ir drošs, viņam ir sirdsmieres, ka viņam ir labi hipotekārā kredīta nosacījumi šobrīd. Tā, kad situācijas ir ļoti dažādas, interesi pavisam noteikti ir lielāka, un es ticu, ka tāds janvārs, februārs, mārts, aprīlis, principā tāds pirmais pusgads, saglabāsies vēl ar pietiekami lielu interesi par kredītu pārnešanu. Un tad jau, ka principā šis process būs iziets, ka cilvēki, kas gribējuši pārliecināties par iespējām citās bankās, būs to apli izgājuši, tad visticamāk, kad arī tāda paaugstinātā interese samazināsies, bet iespēja vienmēr paliks principā pārskatīt savus hipotekārā kredīta iespējas arī citur, un tā skaitā arī nosacījumus. Noslēgumā vispār par un ap kreditēšanu tagad ļoti bieži man arī paziņas ir jautājuši, vai arī klienti jautā, ko darīt, vai šodien tāds ir īstais mirklis ņemt hipotekāro kredītu vai pirkt īpašumu. Var atbildēt tā, ka tāds īstais mirklis jau īsti nekad nepienāk. Kā mēs redzam pēdējos 5 gadus, vienmēr var atrast iemeslu, kāpēc šobrīd neizdarīt pirkumu, kāpēc neņemt hipotekāro kredītu. Un pagaidām izskatās, ka tas tā varētu turpināties arī turpmākos gadus. Līdz ar to, ja es pats jūtu, kad man šis pirkums ir, teiksim tā, pa kabatai, manai finansēm atbilstoši, ja man ilgtermiņa plāni ir, teiksim, roku rokā ar šo pirkumu, ja man kredīts sanāk, viņš man ir ērts, tad visticamāk, ka vajag ļoti stingri, teiksim, izvērtēt, iet uz priekšu un negaidīt tādu mirkli, kad nekas nenotiks un viss būs pilnīgi skaidrs, jo ir pierādījies, ka līdz šim šāds mirklis nav jau vairākus gadus pienācis. Tā ka, lai visiem tiešām izdodās izdarīt pareizo izvēli, atrast vajadzīgo gan finansētāju, gan arī īpašumu, kas ir principā galvenokārt.